Man nekad nav bijis tāds Nav? koši pelēkais. Man vienmēr ir patikuši arī bērnībā krāsas. Un, man bērnībā sāka patikt eksperimentēt, Jā. jo skola priekš manis bija ļoti skarba izdzīvošanas skola. Un tad tās drēbes bija kaut kas, kas bija tāds, nu, tā kā prieciņš tajā ikdienā izdomāt, ko es varētu forši šodien vilkt. Un tā man bija arī viena traka draudzene, un tad viņa nāca uz skolu aizkarā. Es taisīju no makaroniem krēles, un tā mēs visādi tā izklaidējāmies, lai vismaz tajā depresīvajā skolā. Mums būtu. Skola bija Nu, tāpēc, ka man grūti gāja ar mācībām, un es nebiju apdāvinātais bērns, un tad man gribējās kaut ko radošu, jo skola nebija radoša priekš manis. Un tad ar tām drēbēm bija tā, ka tu varēji kaut vai tā, bišķi papriecāties. Vai ko šam cilvēkam ir spilgtāka dzīve? Dzīve spilgtāka? Nu, kā uz to skatās. Droši vien kaut ko šo cilvēku vairāk pamana, un viņš droši vien paliek vairāk atmiņā, un iespējams, ka viņam piedāvā kādu iespēju, ko varbūt, savādāk varbūt man nepiedāvāt. Nu, tā. Nu, tas ir savā ziņā kā mārketings kaut kā, bet tas nekad apzināti tā nav bijis. Tas bija tāpēc, ka tas vienkārši ir forši ģerties krāsaini. Bet beigās cilvēki tomēr pievērš uzmanību, un tad tāds, tiešām nostrādā. Es domāju, ka tas ir tas otrs variants par mani, par to, ka es tādā veidā, ka man bija kaut kādas tās, ne traumas, bet tāda varbūt mazvērtības komplekss bērnībā, jo, kā es teicu, man ļoti grūti skolā gāja ar mācībām, un es vienmēr jutos tā kā, ka visi vienmēr visu saprot, un es nekad neko nesaprotu, un man bezmaz vai tur visādām metodēm jāizmanto, citas metodas jāizmanto, lai es pabeigtu skolu. Un tad arī, tur, nezinu, sanāk radi visi kopā, un tad tur, piemēram, ir, tur, nezinu, kāda māsīca gudra, kāds brālis gudrs, visiem tur veicās labas atzīmes, un man viss ir slikti gan valodās, gan matemātikā, gan fizikā, gan ķīmijā, un iespējams, ka tas radošums ir kaut kas man ir palīdzējis dzīvē sevi uzstutēt uz kājām, lai es nebūtu pagalam bēdīgs un depresīvs cilvēks. Es atradu veidu, kā es varu par sevi pastāvēt, kā es varu būt, kā arī man pamanīt, jo pirms tam bija tā, ka, visiem tur viss ir labi, ja man vienmēr viss, man jau neviens nepiemina, tāpēc, ka, viss jau ir forši, bet, tur skolā viss ir slikti, jā. Šeit sadzirdu, ka es biju neredzama. Ja, kaut kā tas iekšējais ir tāds, jā. Kāds izdalījās tur ar gudrību, mani nepamanīju. Jā, un tad tas ir kaut kas, ko tu tā kā, ok, labi, es saprotu, man nav, bet es esmu mākslinieci, es varu darīt pa savam.